mūsu meitiņa Daija. Daija. Jā. Daija, Justa, jā. Esot tikai 16 Daijas Латвия. Девочка, которой всего сутки, первый ребенок Илги и Юриса, появилась на свет немного неожиданно, но она очень желанна. Nebija tā, ka tas bija ļoti plānots jautājums. Viņa izlēma mūsu vietā, bet mēs esam ļoti priecīgi. Mēs ļoti gribējām bērniņu, tā kā es arī gribēju ļoti gaidīt. Mēs gribējām, bet mēs nebijām tā kā domājuši, ka tas notiks tieši tagad. Родители Даи подчеркивают, что государственная поддержка хорошая. Хотелось бы еще больше бесплатных курсов, поэтому в роддоме во время ухода за малышом они с жадностью ловят каждый совет. Tas ir liels stress, ja tu neesi informēts par to, kas tur notiek. Tas ļoti sarežģīts process, tomēr mums arī tik daudz jautājumu bija. Tiem, kam ir viens bērns un man, piemēram, brāļu, Ilga arī māsu brāļu nebija, mums nekāda pieredzes nav. Jā, mēs zīdaiņus bijām redzējuši, bet ne tik tuvu. Zinājām, ka tādi ir, bet... В прошлом году в Латвии родилось 11 637 детей, почти на 10% меньше, чем годом ранее. В цифрах это на 1250 детей меньше. Это 5-6 пустых детских садов среднего размера. Для 1250 детей могли бы создать примерно полсотни групп в яслях, но не создадут. Один из рожденных в прошлом году, Себастьян, мирно сопит в коляске. Его папа говорит, не пособия решают, рожать или не рожать. Tur tā palielam nav izvēle. Tas jau bija tā paša prieka pēc. Bērni jau to prieku rada. Savādāk mūsdienās to prieku maz var dabūt, kur. Es nezinu, jā, ar to dzimstības kā klausās ļoti maz ir, bet, tāda izvēle mums ir. Mēs jau vēlāk arī domājam vēl vienas, jo, viena paša jau viņa neatstās. Tas valsts atbalsts ir normāls bija. В свою очередь в рижском роддоме подчеркивают, снижение числа родов здесь никого не удивляет. Это статистика. Сейчас рожают женщины, которые сами появились на свет в 2000-х, а тогда детей рождалось значительно меньше, чем в 80-е и 90-е годы. Tas ir fakts. Mēs to zinām, un mēs to redzam, un mēs to gaidījām. Jau pirms 10 gadiem bija skaidrs, ka šis moments ir atnāks. Однако даже такая вещь, как отсутствие жилья, может заставить женщину решиться на аборт. Так случилось только что. Vakardien man bija konkrēta saruna, kad sieviete jaunā, kurai tagad ir jādzemdē pēc savas vecuma grupas, šaubies, vai viņa saglabās grūtniecību tieši tāpēc, ka viņai nav sava dzīvokļa, nav kur dzīvot. Один из способов все же повысить рождаемость – это государственная поддержка тех семей, у которых выявлено бесплодие. В прошлом году каждые 25-е роды были именно такими. Kopumā ir notikušas 11 000 dzemdības pagājušajā gadā, un katras 25. ir notikušas valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas rezultātā. Šim gadam ir plānoti 4 miljoni eiro, tā skaitā arī 1,5 miljonus papildu finansējums pakalpojumu paplašināšanai, un šis ir diezgan pieejams pakalpojums. Nosakot neauglības diagnozi, iestājoties gaidīšanas rindā, saņemot šo uzaicinājumu, procedūru iespējams veikt 1 līdz 2 mēnešu laikā. Также с этого года каждой женщине до 40 лет государство оплачивает 3 процедуры оплодотворения. Статистически успешной оказывается каждая вторая попытка. Сергей Герасимов, Ая Кинца, Янис Голбергс, ЛСМ, Латвийское телевидение.